sveiki, pīpmaņi! Tā kā šodien laukā nav iespējams strādāt pēc lielā lietus un mums nebija tāda vētra kā citur, bet arī tabaku apgāza daļēji un nekas cits neatliek, kā savērt to, kura tika nolausta pirms lietus, dienu pastāvēja man šeit siltumnīcā, un tagad es gribu nodemonstrēt, kā tas process notiek. Pirmkārt, kas mums ir vajadzīgs? Tātad adata, tā nav parastā šujamā adata, tā ir vienkārši pašgatavota adata, tā, lai ērti var savērt vairākas lapas. Otrkārt, aukla. Es esmu izmēģinājis dažādas auklas. Ļoti svarīgi, lai tā aukla būtu pietiekoši izturīga un pietiekoši stieva. Tagad es pēdējo, ko esmu izvēlējies, tā ir sintētika, jo nostiepjot tā savērto tabaku, kā saka, pilnā garumā un izdalot, bieži gadās, ka tādas neizturīgās auklas pārtrūkst un tā ir milzīgi ķēpa pēc tam. Lapas mēs laužam, teiksim tādas, kurām parādās jau dzeltēšanas pazīmes, bet tas ir atkarīgs no šķirnes. Praktiski uz lauka nodzeltē Virģīnija Gold un viņai līdzīgās tumšās Virģīnijas, teiksim tāda kā Virģīnija Helēna, Virģīnija 202, tās ir tumši zaļas un tur ir citas gatavības pazīmes, tur skatās, lai lapa nolaistu malas un galu, lai laužot viņa nokrikšķ, tā kā praktiski var uzsist tā vienu pirkstu un lapa nolūst. Citām parādās tāda kamuflāžas tipa krāsojums, nevis visu vienmērīgi dzeltē, bet tāda plankumaina paliek, un paliek gaiša vidusdzīsla. Nolaust tādas lapas, kuras nav nobriedušas, no tām nav nekāda jēga, jo, ja viņa ir zaļa, nenobriedusi, tad no tā laba tabaka no tādas nekad neiznāks. Man kaut kad sen atpakaļ, pat nezinu, pirms cik gadiem, pirmo reizi, kad mēģināju audzēt tabaku neko nezinot, jo tad vēl informācija internetā nebija tik plaši pieejama, it sevišķi tagad YouTube, tur audzētāji dalās savā pieredzē. Tad vienkārši kaut kādas veikalā nopirktas sēklas ar nosaukumu smēķējamā tabaka, iesēju, izaudzēju, nezinot, ka man jāgaida, lai tās lapas nobriest. Vienkārši tad, kad viņi izskatījās pietiekoši lielas, lauzu visas nost, savēru, nožāvēju un gaidīju kādus 7 gadus, vai viņi nekļūs labāki, jo tabaka tomēr nostāvoties kļūst ar vienu labāka, protams, saprāta robežās, ne jau tur 100 gadus. Un tā arī vienreiz pamēģina, otrais un beigās konstatēja, ka nekas tur labs nebūs, un visu kamīnā sadedzināja. Pēc tam jau, kad es sāku otrais ar to nodarboties, tad jau bija daudz vairāk zināšanas, tad es jau biju noskatījies gan YouTube, gan lasījis, teiksim, Facebook grupās par tabaku. Tad jau tā lieta aizgāja daudz normālāk, Mēs gan esam atkarīgi no laika apstākļiem, no augsnes, jo izaudzēt tiešām kvalitatīvu tabaku, tur nedrīkst pārmēslot, nedrīkst mēslot to augsni pirms tam ar organiskajiem mēsliem, nedrīkst lietot sulfātu tipu mēslojumus. Praktiski ir daudz tādas lietas, kas var sabojāt to tabakas garšu pēc tam un to kvalitāti. Tabakas, es jau esmu to kaut kur stāstījis, tātad ir vairākas grupas, Virģīnija Gold, Virģīnija
Helēna, Virģīnija 202 un vēl cits, nu, dažādas. Arī tāpat Virģīnija Golda atšķirās atkarībā no izcelsmes. Ja mēs dabūjam sēklas no Amerikas, Anglijas vai, piemēram, Vācijas, ja, nu, tad no katras izaugs kaut kas nedaudz atšķirīgs. Principā tās pazīmes ir līdzīgas, bet lapu formas un, nu, vēl dažas tādas atšķirības, ja. Otra grupa Berlī, nu, tur ir Kentucky, Tennessee Berlī un dažādi, kā saka, vietējās ražojumas Ukrainas šķirnes, ja, piemēram, Berlī 46, kur es tagad gatavojos vērt, vēl ir vāciešiem Berlī Jupiter, nu, ar Berlī tā, ka viņiem ir zems vai praktiski nav cukuru, tais lapās, atšķirībā no Virģīnijām, kurām ir svarīgi saglabāt tos cukurus, strauji nožāvējot. Un tāpēc Berlī ļoti labi pieņem dažādas aromatizātors. Daļu var pēc labas nostāvēšanās pīpēt arī bez fermentācijas. Virģīnijas būtu obligāti jāfermentē, jo pat pēc vairākiem gadiem tomēr, ja viņi nav fermentēti, nu, nav tas. Nu, kā mēs veram? Es vēl droši vien pastāstīšu vēlāk arī, kas ienāks prātā. Kā mēs veram? Tātad ņemam lapu, ņemam adatu ar auklu. Man te ir paklāts, pēc tiem lietiem arī šeit iekšā ir mitrums. Duram vidus dzīslā, nu, cik, nu, tādu gabalu no tās dzīslas sākuma un uzmaucam uz adatas. Praktiski var savērt uz adatas, nu, atkarībā no tā, cik tās lapas lielas, cik tie kāti biezi, cik tā vidus dzīsla biezi, ja. Nu, es parasti kādus 4 tādām normāli izmēru lapām veru uz, un lai pēc tam viegli no tās adatas novilkt nost uz auklas. Vēl viens knifs, it kā tas nebūtu nu, tik briesmīgi svarīgi, bet es kaut kur arī viens ieteica to, veru tādā te veidā, lai būtu tā seja pret seju un tā vidusdzīsla pret vidusdzīslu, jo tabakas lapas žūstot sarullējās, parasti viņas sarullējās šādā te virzienā, un lai viņas nerullētos viena iekš otras, tad katru savā virzienā uzduru, ja? Seja pret seju un dzīslu pret dzīslu. Tas gan varbūt drusku traucē, jo tomēr jāskatās, ko tu ņem, nevar tā vienkārši grābt un vērt. Bet, nu, es esmu tagad tā pieradis un tā visu laiku arī daru. Tā, kas vēl jāņem vērā? Nu, jāņem vērā tas, ka nedrīkst tabaku uzreiz žāvēt. Nu, var vienīgi žāvēt, teiksim, tādas gaišās šķirnes, kuras praktiski ir nodzeltējušas jau laukā, visa tā lapa, kaut gan tas atkal nozīmē, ka tā lapa ir pārturēta, ka viņa, nu, ka vajadzēja drusku agrāk nolaust, tā kā kāda trešdaļa jau ir nodzeltējusi un pēc tam dzeltināt. Tātad lapas ir jādzeltina. Tātad vispirms viņas saver blīvi un uzkar siltā, mitrā vietā. Man kādreiz bija uztaisīta pat speciāli tāda dzeltinātava plēva apšūta un ar plēvu tika pārklāta. Bet man pēdējos gados ziemā viņi tik stipri papostīti, nav bijis laika, kā saka, restaurēt. Un tāpēc es izmantoju tagad, man te ir vecā plēvas siltumnīca, kurā mēs te sēžam, un 2 vēl siltumnīcas izmantoju, lai to dzeltināšanu veiktu siltumnīcā. Jo te tāpat ir mitrs, te tiek laistīts, gan gurķi, gan tomāti tiek laistīti. Ja tur durvis ciet, nu, galīgā karstajā saulē to pat nevar darīt. Te ir pietiekoši silts un mitrs, un tā
dzeltēšanas process notiek. Pēc tam, kad tabaka ir nodzeltināta, ka nav palicis vairs chlorofils, restīvi nav daļēji zaļš vai zaļi plankumi, tad tādu var likt žāvēšanai. Ja nožāvē zaļu, atkal nekas labs tur neiznāks, kasīsies rīklē, un nebūs labs, nebūs laba tabaka. Tātad pēc tam, kā ir nodzeltējusi, atkarībā no šķirnes prasībām, atkal viens moments, Virģīnijas ir jānožāvē ātri. Rūpnieciskā ražošanā viņas tiek žāvētas speciālās kamerās ar karstu gaisu. Tas tāpēc, lai saglabātos lapās esošie cukuri. Berlī tipu žāvē lēni, parasti, ja Virģīnija var pat arī saulē žāvēt mūsu apstākļos amatieri, tad berlī būtu ieteicams pēc nodzeltināšanas žāvēt tādā vietā, kur viņš žūst lēni, kur naktī tās lapas uzsūc mitrumu no gaisa, ja? Pa dienu atkal turpina žūt, un tā vesels tas cikls, lai turpinātos kādu mēnesi. Austrumniekus, orientāļus, tiem ir tāda vaina, teiksim, turku, grieķu, visi tie Samsunī, Izmiri, Basmas, Bursas, ka viņiem ir mazas lapiņas un ir šausmīgi ķēpa, vākt tās lapas, un vēl ir grūti pateikt to gatavības pakāpi, jo viņas parasti no zaļas pāriet uzreiz uz brūnu, bez tās starpstatīs dzeltenumu. Tās arī jānožāvē strauji, saulē, bet tā kā tur ir, es saku, liela ķēpa ar to, lai viņas novāktu pa vienai savērtu, tad parasti cērt nost, tā kā pirmās lapas sāk kalst, cērt nost visu to stublāju ar visām lapām un izkar saulītē un novāc tad, kad tās lapas jau ir apžuvušas un nav jāraust pa vienai uz lauka. Tā kā praktiski tās arī jāžāvē saulē. Ja ir kaut iespēja to Virģīniju žāvēt kaut kur paaugstinātā temperatūrā, ja ir speciāls kaut kādas telpas kaltes, tad, protams, var arī saulē nežāvēt. Tas ir tāds, kā saka, palīgi variants amatieriem. Tā, ko vēl? Praktiski vēl kas ir jāzina, ka praktiski Virģīnijas būtu jāfermentē visas, bet ir šķirnes, kuras var nefermentēt un lietot. Citas pēc nostāvēšanās, citas gandrīz uzreiz kā no lauka, ja? Kā nožūšas. Tā žāvēšana ir tāda, ka jāizžāvē tā vidusdzīsla tā, ka viņa pilnīgi lūst, ja? Lai viņa būtu pilnīgi sausa un trausla. Tad nākošais tajā procesā ir, ka samitrina lapas, arī dažādos veidos, vai izkar, teiksim, miglā laukā pa nakti to virteni, vai uz kādas plēves salaist un pārsedz ar plēvi, vai es parasti daru tā, ka nav lieli daudzumi, tad sabāžu lielajā atkrituma maisā, samitrināts ar pulverizātoru, un tur aizsien ciet pāris dienas notur. Un tad var izraut vidusdzīslu un turpināt pārējo apstrādes procesu. Jo tā vidusdzīsla šī te tiek ņemta laukā un lietošanai der tikai tās lapu malas, tās, kas ir uz abām pusēm no dzīslas. Ja? Tā, es sāku runāt par fermentāciju. Tāda fermentācija tām šķirnēm, kuras ir jāfermentē, nozīmē, ka mēs viņas pātrinātā veidā nogatavinām līdz lietošanai. Rūpnieciski tas notiek speciālās ķīpās,
kur ir kontrolēta temperatūra, ķīpas iekšpusē, viņi vairākas reizes pārkrauj to ķīpu, ja, lai tās lapas, kas ārpusē, tās nonāktu iekšpusē. Nu, amatieri tā nedara, teiksim, ja es mājās audzēju savām vajadzībām, ja, tad es ķeros pie pātrinātās fermentācijas, tādas, kā es pirmīt stāstīju, ar atdalītām vidusdzīslām, viegli mitras, tādas, kas čaukst, bet nedrūp. Galvenais, lai nedrūp un lai nav pārāk mitras. Saliek 3 litru burkās, cieši noslēdz vāciņu un ievieto fermentātorā. Nu, man ir uztaisīts tāds fermentācijas skapis ar regulējumu temperatūru, jo temperatūra jānotur fermentācijas procesā 50-55 grādi, 2 nedēļas. Teiksim, ir daži izņēmumi, teiksim, cigāru šķirnes, tās pat it kā jāfermentē 2 reizes, ja izņem, izveidina un fermentē vēlreiz, bet nu par to mēs nerunāsim. Tātad notur te burkā vai nu sarullē tādu resnu cigāru veidu, vairākas lapas kopā un iebāž iekšā, vai arī var jau sagriezt pirms likšanas burkā un ieliek tās sagrieztās, tad pēc tam nebūs nekāda problēma, ņem laukā, izveidina pēc tam 2 nedēļām, jo tomēr ir svarīgi, lai iziet visas tās gāzes, kas tur ir sakrājušās tajā noslēgtajā telpā, un lai, nu tā tabaka, kā saka, atšaujās gaisā. Parasti tos pat iesaka kādu nedēļu turēt tādā veidā. Nu, vēl ir varianti, kā rīkoties, ja nav fermentātora, ja ir slinkums viņu uztaisīt, vai nav tās prasmes, lai viņi uztaisītu. Kaut gan tas ir ļoti elementāri. Siltelements ir karbona vats, tas pats, kas siltajām grīdām tiek likts arī skapīts vai vecs ledus skaps ar izmestām iekšām, siltuma izolācija un attiecīgi garuma tas karbona vats, nu plauktiņi, protams, ka burkas nolikt, lai varētu pieslēgt patiešo pie 220 voltiem, jābūt ir vismaz 10 metriem attiecīgajiem karbona vadām. Nu, tie dati, tie ir atrodami internetā visi. Un termoregulātors arī elementārs no AliExpress, lēts un labs. Nu, es parasti uzstādu kaut kur no 48 līdz 55 grādi, un tad viņš pie 55 izslēdzās, nokrītās zem 50, slēdzās iekšā. Tā, kas vēl tāds? Jā, es gribēju teikt, kā var izvairīties no fermentātoru gatavošanas un kaut cik normāli to tabaku nofermentēt. Ir dažādi varianti. Citi tādu mitru, galvenais nepārāk mitru. Tādu, kas čaukst, es vēlreiz atkārtoju, kas čaukst, bet nedrūp, kas ir elastīgi, ko var locīt tās lapas, rullēt, visu kaut ko darīt. Ieliek melējos atkritumaisos, cieši nosien un vai nu pakar siltumnīcā, vai ir pat redzēts, ka mašīnas salonā. Saliek mašīnas salonā, kas saulē uzkarst, un it kā tas process tur notiek. Nē, nu vēl jau, protams, var arī kaut kur uz radiatoriem vai tur pie krāsniņas, bet nu, tas nav kontrolējams. Tur ir kaut kā pēc izjūtas jādarbojās, vai, jo tikko tā temperatūra atšķirās no tās optimālās 50-55 grādi, tā uzreiz, ja ir zemāka, tas procesa ilgums, nu, jūtami uzreiz palielinās, kas nepieciešams, ja? Ja ir augstāk, tad ir iespēja to fermentācijas procesu vispār pārtraukt, jo tas ir bioķīmisks process, un pie kāda plus 70 tas process tiek izbeigts, pārtraukts, vairs nekas lapā nenotiek, ar viņu var darīt, ko grib, neko no viņas vairs nepanāks. Un nevajag klausīt visām tām muļķībām, ko tur internetā, YouTube
daži vīri stāsta, cits tur liek burku karstā ūdenī un uzskata, ka tā ir ļoti tāda pasteidzināta fermentācija, ka tur dienu vai cik tur notur karstā ūdenī. Tas viss ir muļķības, tikai īstā fermentācija pātrinātā, kā jau es teicu, būs, ja mēs noturēsim tās 2 nedēļas tajā temperatūrā. Nu, vēl ir tādas nianses, ka, piemēram, berlī lapas var kūpināt dūmos, bet, nu, tā ir tāda specifiska sagatavošana. Es domāju, ka cigaretēm to parasti normāli smēķētāji nedara. Jā, es aizmirsu pateikt. Es katram saišķim pievienoju uzrakstu ar šķirni, kuras pakāpes lauzums tas ir. Teiksim, parasti jau lauž 4-5 lapas, kuras ir gatavas un turpmākās atstāja, lai gatavojās vēl. Tad te ir pirmais un datums, kurā tās lapas ir laustas, lai var redzēt, kura gada, ja ir vairāk gadi uzkrāt, lai uzreiz var redzēt, kas ir kas. Tātad pievienojam to birku un ņemam un kārsim tagad neizretinātus augšā, tā kā šeit, ja? Tā kā šeit, šie jau pēc dienas vai 2 būs pilnībā, te vēl daži ir zaļgan iekšā, pēc dienas vai 2 būs pilnībā nožuši, sevišķi jau uznāks saulīt, tagad tās lietainās dienas tādas bija. Tā, ja ir jautājumi, rakstiet komentāros, centīšos atbildēt, varbūt uzņemšu vēl kādu šī procesa daļu, jo, nu, es nevarēju nofilmēt pašu to laušanas procesu. Jo ar vienā rokā turot kameru un ar otru laužot, nu, diez kā tas nesanāk. Tur kadri kustētos un nebūtu nekā sakarīgi. Ja man būs kas no malas, to uzņems. Nu, tiesa gan, tabaka drusku cieta tajā lielajā vējā. Nu, mēs vēl palikām, kā saka, kurzemīte, dievzemīte palika diezgan neskarta. Koki nelūza, lietus lija, tabaka daļēji, daži aizlūza, daži kāti nolikās slīpi, un tos mēģināsim pacelt, kad drusku tā zeme atgūs saturu. Bet, nu, nekas, nu jau iet. Pirmais lauzums jau gandrīz visām šķirnēm ir noticis. Tālāk vēl paspējas attīstīties arī tie, kas ir aizlūzuši. Tā, nu ko, lai veicas darbos, jo tomēr, lai nu kā, bet paša audzēta, paša pareizi sagatavota tabaka, nu, ir ārpus konkurences galvas ties pārāk par jebkuru veikala cigareti. Ja es esmu jau cik gadus 5 vai vairāk gadus smēķēju tikai savu ekoloģiski tīro, ja, tad es nevaru vairs to veikala cigareti iesmēķēt. Man ir tāda sajūta, ka man tā ķīmija, kas tur sabāst, tūlīt līdīs pa ausīm laukā. Un tas ir šausmīgi. Drēbes pēc tām smird. Visur, ja telpā smēķēt, tad telpā ar visu nokvēpst un smird. Bet sava tabaka tiešām bez jebkādas ķīmijas. Un mēs varam izbaudīt pareizo, jo cigaretēs vairs tur nav tabaka, tie ir tabaks izstrādājumi. Jā, paldies par uzmanību. Līdz ar to šodienas seansu beidzu. Es ceru, ka būs ierakstījies.